Un kā tu pārvietojies no punkta A uz punktu B ar auto, ar velo, ar sabiedrisko, varbūt kā citādāk? To mēs šodien visi kopā noskaidrosim ar satiksmes ministriju. Zaļāk brauksi, tālāk tiksi. Vai tu zini, kas ir ilgtspējīga mobilitāte? Elektrisko transportu un kaut ko tādu, un pārvietošanos ar riteni, kājām, skūteriem. Nē, mazākās idejas, kas tas varētu būt. Īsti neesmu iedziļinājusies jautājumā. Es nezinātu, ko vajag. Īsti nē, tur laikam kaut kas ar transportu. Ilgspējīga mobilitāte, es nezinu, iet uz fiziocentru trenēties, lai tu vari ilgspējīgi kustēties. Man ir nojausma. Tas ir kaut kas par kustību pilsētā, lai mēs ilgspējīgi varam uzturēt dzīvi. Jā, braukt ar riteni un izmantot citus transporta līdzekļus, nevis tādu, kas piesārņo dabu. Ilgspējīga mobilitāte, ritenis. Nav ne mazākās nojausmas. Esmu tas cilvēks sabiedrībā, kas par šīm lietām tik daudz neinteresējas. Not sure. Well, sustainable I know, but mobility no. Ja godīgi, es esmu dzirdējis, bet es baigi neko par to nezinu. Something that we can, a way of commuting that can be done for the next 1,000 years. So that Tā kā pārvietošanās, kas netraucē pasaulē, tā kā mašīnas tā neskaitītos. Un atceries, zaļāk brauksi, tālāk tiksi. Kampaņu līdzfinansē Eiropas Savienība.